Stundas 3 pagājuši, viņam jābūt sausam pēc idejas. Tā, tad paeksperimentēsim tālāk. Tā, ko mēs varam izdarīt? Mēs varam pamēģināt šādu brīnumu kā tanīnu removers, kuram vajadzētu it kā šos tanīnus arī noņemt klāt. Kas zina, varbūt arī sanāk. Jūti. Tā, nu mēs redzējām, kā norēģē mūsu tanīnu izņemšanas līdzeklis, tanīnu removers. Kā redzams, virsma praktiski uzreiz šos te tanīnu tumšos pleķus izņēma ārā. Nu, un pagaidīsim, viņu notīrīsim, un pēc tam mēs redzēsim vēlāk, kā izskatās salīdzinoši ar neapstrādātu virsmu, vai ir atšķirība. Ko mēs vēl varam paeksperimentēt? Kā jau redzat, ir 3 dažādi šīs te vecināšanas pakāpes. Nu, mēs paeksperimentēsim uz tumšākās, pataisīt tādu saucamo patinēšanu. Ņemsim balto eļļiņu. Protams, galvenais darbarīgs. Labāk nosmērēt cimdus nekā rokas. Platība maza, tāpēc mēs nogriezīsim mazu gabaliņu no filcīša. Tas gan daudz virsū. Mierīga salveti noņemsim. Tā, nu vizuāli mēs redzam, ka virsma nav balta, bet pateicoties šim te apakšējiem tumšiem slānim, tā kā iegūst sudrabainu, vairāk slāņu pārklājumu. Un mēs izmēģinājām tanīnu removeru. Ja? Tie, kas atcerās, redzēja, ka šeit viss bija apstrādāts šo reaktīvu, kas veicināja tanīnu izdalīšanos. Un pēc tam mēs šo posmiņu apstrādājām ar šo brīnumu līdzekli. Rezultāts ir ļoti labi redzams. Ja jums ir kāda eļļota virsma, kurai, piemēram, ir sanācis negadījums, tur kāda lupata pastāvējusi ilgāk slapja vai kaut kas cits, un ir šis te ozolā esošais tanīns norēģējis, un tas parasti izpaužās kā brūns pleķis, jā, šādi, tad, izmantojot šo tanīnu removeru, ir liela varbūtība, kad ar to pleķi var tikt galā.